ir zemes grāmata? Zemes grāmata ir publisks reģistrs, kurā tiek reģistrēti īpašumi un viņu īpašnieki. Tikai tas, kas ir iereģistrēts zemes grāmatā, ir uzskatāms par nekustamā īpašuma īpašnieku. Un tad es, kā jebkura persona, varu ielūkoties zemes grāmatā un pārliecināties, piemēram, kad mans pārdevējs ir šī nekustamā īpašuma īpašnieks, vai kad īpašums nav apgrūtināts vai ir apgrūtināts. Zemes grāmatā ieraksta tādus apgrūtinājumus kā kreditoru apgrūtinājums, tātad, kad par labu kādam kreditoram nedrīkst atsavināt, jeb ar viņu ir jāsaskaņo šī atsavināšana vai ieķīlāšana vai izīrēšana. Apgrūtinājumi var būt arī, piemēram, tādi kā ceļu servitūts, kur fiksē, kad īpašums ir apgrūtināts ar servitūtu. Tas nozīmē to, ka kāda konkrēta īpašuma īpašnieks drīkst braukt caur jūsu īpašumu, lai nokļūtu savā īpašumā. Agrāk rakstīja arī tādus aizsargjoslu apgrūtinājumus, bet tagad to mums visu nosedz aizsargjoslu likums un tādus apgrūtinājumus kā sarkanā josla, kā tauvas josla, kā piekraste jūrmalis vai elektrotīkls vai siltumtīkls. Tādus vairs zemes grāmatās neraksta, bet tie tik un tā ir jūsu apgrūtinājumi. Tāpēc zemes grāmatā mēs varam pārliecināties, kurš ir īpašnieks, cik liels ir īpašums, un tas mums kalpo par tādu kārtīgu instrumentu, zināt, ka viss ir kārtībā ar mūsu darījumu.